Lohorujem, jāatrodīt, arī izpamatotība, tikmēr protams, skolē lohorujem oribojas malā. Šitā izskatās montas, ar kur parādīt īstos trikus. Pamaino rociņo, šofis pēc tam priekš jums. Viņi nebija jāpēr, līdz pa skola šovakar. Cilvēks aktīviem, kas apstāv stācijā, Rīgā Jānis Rozvīgs. Ja jūs interesē kaut jo vairāk uzmanības, tad pēc punktu mājaslapā. Šodien es redzēsim pāru brauciens, jā,
Tās ir tas, ko esat lielīties mazbērniem, ka jūs redzējāt Jāna Rozī darbībā tajos vecajos labajos laikos, ka pirmo reizi manī teica, kas apsver nakts. Aplausi tajā stūrī, kur vienot Jānis. Un nedomājiet, ka kaut kādi amatieru pasāku. Jānis ir divkārtais Austrumēros čempions Standrētīgā. Anglijas čempionātu uzvarētājs Standrētīgā, tā kā jūs redzat labāko no labākajiem. Jānis Rozīts, pierakstiet savos blociņos, ja gribat to redzēt vēl kādu reizi. Aviņā, augstasirdīgie čaļi, nenodrevē, pārējais kājās, Diegos Dūmiņš ar kokteļu riepu, uzvarēšanas saulīnes. Sirsīnatiem apgriezieniem parādās arī gūli. Un Diega pašiem mājās motocikls ar ievērēju, ka aizmugurējā apus kompaktus tika lielāks par vidējo statistisko. Apiņā lēnām! Notiek, un tieši šiem lēnām braucot ir vajadzīgs maksimāli līdzsvaru izjūta. Jānim galvā notiek jau vairāk līmeņu rāži. Ļoti stabils sniegums. No, kas būs tagad? Opā! Aha! Būtu garāka taisnība redzēt šito šaušalīgo skatu ilgāk. Bet diagonāli ir diezgan īsa šodien aplausu dāmas un kungi! Jānis Rozīts, speciāli kas tāpēc nemadēja. Apiņā! Atdavieties! Sandra Rozītē! Aplausi! Šeit tev vērtīgākais skatītāji! Un tā ir ģimene, tas ir pa īstam. Maksimāla uzticība un paļaušanās. Jānis un Sandra uz frontās. Nu, paceļ roku, kurš pirmoreiz dzīvē redz pāru braucienu standāru motociklu. Ko visi redzējuši jau kādreiz iepriekš? Daži nav redzējuši. Pamājiet Sandrai rociņā. Viņa darīs pilnīgi dūlas lietu šogad. Speciāli priekš jums Sandra Rozītē. Labi! Briedīgais trīks bez ģiveru šogad. Tālāk viss būs vēl novienāk. Abiem šriku braucējiem ģiveres galvā un aiziet. Dāmu dēļ. Uzlūdz meiteni. Jūs jau pamanījāt, lai veiktu šādu saplīšu turot rociņu, nozīmē stūri turēt ar vienu roku ar to pašu roku, kur tiek vērties tiesas bremzes un ar jūto kāzu. No atļaušos piebilst, kā pasažieru pārsvarās stipri pieaudzē kopējo motocikla masu, līdz ar to visus trikus veikt daudz grūtāk. Uz priekšējā gan pakaļā līmenī.